un tā būs ietekme tieši uz inflāciju. Jūs prāt, ko varētu nozīmēt izteikumu arī finanšu ministra par piebremzēt atalgojumu pieaugumu visiem? Grūti pateikt, ko Vilkungs ar to ir domājis. Es domāju, ka šobrīd atalgojuma pieaugums nav bremzējams, jo viņš vienkārši nav. Es neesmu redzējis, ka būtiski atalgojumi tiktu pieaugt. Skaitļi šur tur ir nelieli, bet mēs nevaram runāt par būtisku atalgojumu kāpumu šobrīd valstī. Es domāju, tieši otrādi cilvēku izglītības un zināšanu līmeņa pieaugumam vajadzētu transformēties tieši atalgojuma pieaugumā. Pagaidām tas nav vērojams. Labā ziņa ir tāda, ka darba ražīgums būtiski pieaug pret atalgojuma pieaugumu, un tas rada mūsu konkurentspējas palielinājumu. Tomēr es domāju, lai iekšējais tirgus, kas ir nākamais solis, jo Latvijas tālākā izaugsme attīstītos, atalgojumam jāsāk pieaugt pietiekuši drīz. Ja valstī izdodas samazināt vienalga kura budžeta izdevums, vai tas nozīmē, ka arī nodokļi varētu tikt mazināti, lai inflācija dzēstu? Neapšaubām. Tas mans piedāvājums 12. gada budžeta būs, ja mēs strādājam pie sociālā budžeta reformas, tad nākamais solis un paralēli vajadzētu mazināt sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tā ir galvenā, teiksim, mūsu darbspēka nodokļu sadaļa, kurā mēs kļūstam ļoti nekonkurētspējīgi. Un, ja mēs atrodam tomēr līdzekļus kādā veidā sociālajos pabalstus izmaksāmies summas, mēs varam samazināt. Mēs uzreiz varam samazināt ar likmi, kas, es domāju, tālāk darba ņēmējiem, darba devējiem dot iespēju maksāt vairāk ar sociālo budžetu. Faktiski vienīgais risinājums 12. gada budžetam ir sociālais budžets. Es to redzu kā plašāko risinājumu. Protams, kad skatīsimies arī izdevumu mazināšanā. Tur arī tas lielākais naudas daudzums tiks. Tieši tā, jo redziet, šobrīd ir skaidrs, ka izdevumu mazināšana vairs izglītībai, veselībai, visai tās sfērās, kuras mums pēdējos 2 gados visvairāk cietušas, vairs nav iespējams. Tur mums ir jābūt efektīvākiem. Mums jāpadara sistēma tāda, kurā mēs netērējam naudu bezjēdzīgi un lieki, bet mēs tērējam koncentrēti un kvalitatīvi. Savukārt, bet tās būs pensijas, bezdarbnieku pabalstu, māmiņu algas? Man grūti to spriest, jo es tiešām neesmu sociālā budžeta eksperts. Jā. Tur ir daudz eksperti, īpaši Labklājības ministrijā, tie, kas to strādā gadiem. Jā. Bet tas, ko mēs šobrīd redzam, kad proporcija, atgādināšu vēlreiz, 1,5 miljārdi ir sociālās budžeta izdevumi, kas nav aiztikti. Nākamais lielākais ir mūsu veselības budžets, kas ir zem 400 miljoniem. Kārte reiz 4. Ja, izglītībā mēs visi tērējam pie 300 miljoniem visā Latvijā, gan vidējā, gan profesionālā, gan augstākā. Ja mēs redzam šos stabiņus, šos salīdzinājumus, tad mēs, jebkurš cilvēks, kas domā ekonomiski, redz, ka tur vairs nav iespēja kaut ko samazināt. Mēs varam efektivizēt, mēs varam pilnveidot, uzlabot kvalitāti, konkurētspēju, neapšaubām, bet nevis vēl vairāk mazināt, kas mūsu zemes, domāju, izmisumā. Šobrīd mēdījos jau ir parādījušās diskusijas un spriešana par ministriem un par to, ka varbūt pēc budžeta vajadzētu atsveicināt valdības sastāvu, nomainot dažus ministrus. Vai jūs atbalstītu šādu ieceri? Tā ir tīrā ministra prezidenta kompetence. Es domāju, ka jebkādas lietas, kas uzlabo valdības darbu, ir izskatāmas. Bet, kā jau es teicu, manā skatījumā šobrīd ir aizmirst to laiku, kas reforma procesā bija konsolidācija vai šī izdevuma ieņēmuma balansēšana. Šobrīd mums ir jākoncentrējās uz attīstību, uz to, kad ir skaidras reformas skaidrās jomās. Jā, viņas ir definētas, arī ministrs prezidents par to daudz ir runājis. Un šī attīstība, tas ir tas galvenais, par ko mums jāiet. Teiksim, kuluāros izskanējuši 3 vārdi. Tas varētu būt Broks, Jurševska un Kristovskis. Vai jūs, prāt, šie ministri strādā labi šobrīd? Es nekomentēšu savu kolēģu darbu. Tas ir tiešām ministra prezidenta darbs to komentēt. Manā uzskatā svarīgi tieši šie attīstības jautājumi. Tad izmaiņas valdībā būs tikai tad, ja premjeras to gribēs? Tas tā savādāk mums nevar notikt. Premjeras tas, kurš tomēr savu komandu veido un arī koalīcijas partneri savā starpā tomēr runā, kādu ministri deleģējam. Es tomēr nedomāju, ka šis ir galvenais. Galvenais, manuprāt, ir konkrēti skaidri plāni, sabiedrībā redzami, saprotami un attīstības jautājumi, kur nāk vietā šo 2 gadu bezgalīgai griešanai. Mēs esam noguruši, šī griešana ir jābeidz, mums jāiedz attīstība. Telīsona ir atkal izteikusi gatavību atpirkt valsts daļas LMT un Latelekom. Kāda ir jūsu